Labvakar, dārgie draugi! Sākam kārtējo pārskatu par karu Ukrainā. Sākas jaunais mēnesis, beidzās vasara. Un tad Krievijas ģenerālštāba priekšnieks Gerasimovs iztaisīja kopsavilkumu par vasaras operācijām. Bet tas, ko mēs redzam kā visu laukā, diemžēl izskatās tā, ka vasara mums bija tikai ziediņi. Tagad mēs redzēsim daudz nopietnākas, diemžēl redzēsim daudz nopietnākas un daudz smagākas kaujas. Daudz kas notiek arī politiskā dzīvē, bet es izteikšu viedokli par iespējamo trīspusējo prezidentu tikšanos. Es domāju, ka tas ir Trumpa vārdiem sakot no deal. Šobrīd abas divas puses, gan Krievija, gan Ukraina uzskata, ka viņus čakarē. Ukraina tādēļ, ka Krievija turpina karot un vispār neko negrib dzirdēt par kaujas darbības pārtraukšanas. Krievija attiecīgi uzskata, ka ko tur viņiem izdevās kaut kur sarunāt aizkulisēs netiek ievērots, tāpēc viņi arī uzbruk un tāpēc viņi turpina kaujas. Tagad, diemžēl, no deal šobrīd un pagaidām es domāju tā, ka nekādas tikšanās mēs neredzēsim un arī miera sarunas mums ir nonākušas strupcelī. Ātri laika apstākļi, neliels lietus nedēļas beigās, mazliet vairāk nekā bija plānots, un 2 nedēļu griezumā vēl joprojām karsts laiks, un vēl joprojām kara darbība turpināsies, jo lietus nav nozīmīgs ne šīs nedēļas beigās, ne īpaši nākošais nedēļa, tā kā šeit nekas mums nemainīsies. Gerasimova prezentācija un ziņojums par vasaras kaujām vērts atsevišķas sarunas un atsevišķā stāstījuma, bet interesanti viņš bija parādījis karti, ko tad Krievija pēc viņa domām ir šobrīd kontrolē. Un te ir viena interesanta lieta. Ja mēs paskatāmies to frontes līniju, kā tā ir iezīmēta, un tad paskatāmies, piemēram, absolūti proukrainisko Deep State karti. Tā karte kopumā aprises izskatās līdzīgas, bet, protams, ne līdz galam. Jo detaļas šeit atšķirās un ir tā interesanti pateica, ka arī Krievijas blogeri, nevis tie Z atsaldētie duraki, bet tie, kuriem kaut maz smadzenes viņiem ir ieslēgtas, viņi patiesībā kritizē Gerasimovu, jo viņi teica, ka daudzas vietas, kur tad viņš parāda, ka ir ieņemtas, kā piemēram viņš runāja par Kupianskas aplenkšanu un tā tālāk, ļoti vienkārši neatbilst patiesībai, jo nav nekādu objektīvu rādītāju tam, ka viņam būtu taisnība. Tāpēc jautājums ir tāds, no kurienes viņš tad ir ņēmis šādus datus un kāpēc viņš oficiāli par to paziņo. Visdrīzāk tas ir elements no informatīvā kara, kuru tad Krievija, kā jūs saprotat, visu laiku piekopj un nereizi ne uz sekundi neapstājās. Izmaiņas kara darbībā ir šāda. Tā ir pagājušā nedēļa, kad mums bija jau tāds zināms Krievijas armijas spiediens. Šonedēļ nav nemaz palicis. Labāk ir galvenie 4 rajoni, kur tad notiek patiesībā 5 rajoni. Tas ir virziens uz Zaporožie, Pakrovska, Konstantinovka, Limana un Kupianska. Visur mēs redzam Krievijas armijas spiedienu. Tā kā kopumā bilde nav mainījusies, bet ir laba ziņa, ir Ukraiņu pretuzbrukumi. Pamatā visi pretuzbrukumi ir tur, kur viņiem būtu jābūt. Un arī viņi ir zināmā veidā arī veiksmīgi, Konstantinovkā pavisam labi. Tad, kur Ukraina devās pretuzbrukumos šonedēļ? Viens ir Sumi rajonā, Bisalivkā, viņiem izdevās ienākt iekšā, ieņemt līdz galam neizdevās. Laba darbība ir pie Ritka-Duba, šeit gan uzbrukums ir gan Ritka-Dubā, gan Novy Mir. Viņiem izdevās ieņemt arī Novomihailovku, bet ienākt Novomihailovkā, bet Novomihailovku Krievijas armija kontroli par to atguva. Kā es teicu, laikam vislabākais ir pretuzbrukums Konstantinivkā. Piedodiet, šeit Ukraiņi pārņēma kontroli par Konstantinivku, un tad viņiem izdevās ieiet atpakaļ pret Čečņiem. Tā kā pareizi šeit Krievijas armijas virzība uz priekšu būs apstājusies uz kādu laiku. Tad mums ir 2 pretuzbrukumi šeit. Viens bija Dačne,
tāds uzbrukums no augšas, kur tad mēs parādīšu jums, kur tas notika. Un tas ir tāds kavēklis Krievijas armijas uzbrukumam uz Novopavlivku. Otrs pretuzbrukums ir turpinājies kaujas par Ziļonī Hai, un Ziļonī Hai atkal tad paliek Ukrainas armijas rokās. Un tāpat viņiem izdevās atgūt kontroli par Novoselivku, kurai tad Krievijas armija bija izdevies iebrukt iekšā. Vēl viena lieta, arī ļoti prātīgs uzbrukums Stepave, kas kavēs virzību uz Stepnahirsku, ja Ukraiņiem izdosies attīstīt šo uzbrukumu tālāk. Nu, ar to pozitīvās ziņas beidzās. Sākam ar tad lielākā problēma mums šobrīd ir šeit. Šeit Krievijas armijas spiediens ir vislielākais, un to jūs varat redzēt. Tagad jau man nav vietas, kur tad rakstīt jaunās apdzīvotās vietas, kur notiek kaujas. Piedodiet. Un tad šeit mēs redzam, ka šeit Krievijas armija ieņēma Maļīvku, Tolstoja, Zaporižski, Kamiševahu un, kā es jau teicu, bija ienākusi Novoselivka un uzbruka pie Varoņa un Sičņeva. Vairākās vietās viņiem izdevās pavirzīties uz priekšu. Otrā problematiskā lieta mums ir Pakrovska, kur pašā Pakrovskā jau notiek patiesībā kaujas, jo Krievijas armija ienāca Šahtarskī citadelē, Šahtarskī rajonā, un tad kaujas notiek jau tur. Nu, pagaidām nav īpaši lielas virzības uz priekšu, bet fakts, ka viņi jau ir iebrukuši iekšā, ir negatīvi, un paralēli ar to viņiem izdevās atkal pārņemt kontroli par Ļantoviču un Trajandu, un attiecīgi tagad spiediens no dienvidiem turpinās. Liman virzienā, ja šeit Rietkaduba uzbrukums ir labs, tad tālāk uz dienvidiem ir slikti. Ir zaudēta Torskie un Krievi diezgan nopietni uzbrukt Zarečne, kā arī uzbrukums uz Limanu no dienvidiem, tur Krievi ieņēma Sredņa un Hluščenkove, un nopietni atdraud Šandrigalove un Andrievku. Tā kā nekas īpaši labs nenotiek. Turpinājās kaujas arī pie Kupjanskas, tur gan ir arī atzīmēts Ukraiņu pretuzbrukums, kur tad ir pozitīva tendence. Vismaz tas uzbrukums Kupjanskai tagad mazliet piebremzēsies. Jā, aizmirsu, pie Pakrovskas virziena sākās pēc Udačne ieņemšanas ir informācija par kaujām pie Pakrovskajā ogļraktuvēm, bet tur viss pagaidām bez kaut kādiem secinājumiem. Jā, vēl tad pa ceļam Krieviem izdevās ieņemt Plavņi, viņi turpināja virzību uz priekšu Siribrjankas mežā, un viņi atguva kontroli par Varačine un turpina spiedienu Junakivkā. Nu, kopumā, kā jūs redzat, diezgan negatīva tendence, un īpaši patiesībā visos tos punktos, kurie ir vissvarīgākie uzbrukumā, tās ir tā vietas, kur Krievijas armija tagad virzās uz priekšu. Apšaude pie Velna, šī bija šausmīga nedēļa, mums bija divas ārkārtīgi smagas dienas, ceturtdienā ar 629 uzbrukumiem un sestdienā ar 582. Es kļūdījos, kad es pateicu, ka tas ir lielākais vai otrais lielākais uzbrukums. Nē, vislielākais bija jūlijā 741, bet kopumā mums ir absolūtais rekords 1603 raķetes un droni palaisti pret Ukrainu. Tas pārsit, starp citu, šī ir tā nedēļa 1424, kad bija šitas te lielais uzbrukums. Un ja mums atzīmēt, kur tad tā atzīme būtu, ja tabula būtu pilnīgi izvērsta pilnībā, tad tas punkts būtu mums aptuveni šeit. Arī raķešu daudzums ir 76, kas nozīmē vairāk nekā 10 raķetes vidēji dienā. Tas ir daudz. Ja mēs paskatāmies par ziņojumiem par notriektām raķetēm un droniem, teorētiski viņi ir labi, bet spriežot pēc tā, cik daudzās vietās mēs redzam trāpījumus, šobrīd es tā viegli skeptiski skatos uz šiem te cipariem, jo trāpījumi ir ļoti daudz un ļoti vairākās vietās Krievijas armija ir bojājusi Ukrainas infrastruktūru un militāros objektus.
Bet, ja mēs atgriežamies pie tā lielās apšaudes, kas notika sestdien, šeit vairākas vietas apšaudītas, Zaporožie, Dņipropavlograda, Kijeva, Lutskrivņa, Dubno, lielais rajons, atkal daudzi trāpījumi civīlos objektos, tai skaitā arī Dņipro, tai skaitā arī Zaporižie. Un klāt pie visa tā Ļvivā notika bijušā Ukrainas Radas, viņu parlamenta spīkera nogalināšana. Parubijs tika nogalināts, kā parasti tur vairākas versijas. Es domāju, ka Krievu diversija ir visreālākā. Un šeit es nekādīgi nevaru atbildēt savu jautājumu, kāpēc Puķins to dara. Nepārprotiet mani lūdzu, man nav nekādu šaubu par Puķina ļauniem nodomiem. Es reāli nesaprotu, ko viņš dara, jo tādā veidā veicot uzbrukumus, es neredzu, ko viņš panāks. Salauzt Ukrainas civiliedzīvotāju gribu, šaubos, ka tas ir iespējams šajā brīdī. Tas rada tikai vairāku neapmierinātību un naidu pret Krieviju, kur vēl vairāk jūs teiksiet, bet vienmēr ir iespējams vairāk. Un tad attiecīgi tā vienkārši uzbrukt objektiem, lai pretinieks zaudētu gribu cīnīties. Nē, to viņš nepanāk. Tāpēc arī es neredzu, kādu tad rezultātu viņš grib sasniegt. Vienīgais, kur es redzu, kāpēc tas objektīvi tiek darīts, tie ir uzbrukumi lidlaukiem. Un šeit, ja atceraties, mums bija tāda karte, kur tad es pat pastāstīju par iespējamu F-16 izvietošanas lidlaukiem. Un šeit jūs redzat 3 kategorijas. Šie ir lidlauki, kur tika plānots vai bija iespējams izvietot F-16. Šie ir lidlauki, kur F-16 tika izvietoti un Krievija vairākas reizes tiem uzbruka. Un ir arī civilie lidlauki, kuri potenciāli arī var pieņemt F-16. Un tad tās apšaudes es parādīju, te ir dubultā Geraņa un jaunā Gerbera. Tad jūs redzēsiet, kur kādi trāpījumi ir. Un tad lidlauki, kuros tad tika izvietoti agrāk F-16, tie jau mums labi zināmie Kanatava, Vasilkiv, Starokonstantīnev, Dubno un pēdējā laikā parādījušies Kalamija. Tāpat blakus var izvietot turpat pie Kalamijas ir Ivano-Frankivskas lidostā, pie Dubno ir Lutskas lidostā, Žitomirā ir lidosta, kā arī Čerkasovas un Mikalajevā ir civilās lidostas. Un kopā, ja nemaldos, te ir aptuveni puse no visiem droniem, kurus tad palaida Krievija, puse bija tieši pret šitiem lidlaukiem. Kas nozīmē, Krievija ļoti nopietni cer tikt galā ar Ukraiņu lidmašīnām, ar F-16 un Rafaliem, kā arī palikušiem Migiem un Suškām. Tas nozīmē, ka šīs lidmašīnas tomēr ir traucēklis viņiem. Viņi to nav apmierināti, ka tās lidmašīnas vēl joprojām darbojas. Un tagad mēs jau kuru nedēļu pēc kārtas redzam to, ka viņi diezgan masīvi apšauda tieši lidlaukus. Bet atkal viss pārējais man ir miglā tīts. Es nesaprotu, ko Puķins ar to grib panākt. Un ja pat viņš arī, viņa patiešais plāns ir un mērķis tāds, kā mēs te skaidrojām un runājām, es neredzu veidu, ka viņš ar šādiem te uzbrukumiem to varēs panākt. Ja arī Ukraiņi ir izcēlušies ar naftas bāzes, tas ir viņu galvenais mērķis šobrīd, un tad pagājušajā periodā 3 svarīgi uzbrukumi. Pirmais ir Kuibiševskam, tas ir pie Samaras, vairāki jau triecieni pa šo bāzi ir bijuši. Liela bāze, tad mēs redzam, ka arī tā deg. Otrā bāze ir pie Krasnodaras, tad arī lielā bāze pārstrādes kombināts, piedodiet. Un tad kas ir Krasnodarā? Krasnodarā ir te viens lidmašīnu degvielas ražotne. Man liekas, gandrīz vai vienīgā Krievijas teritorija, kura tad ražo šī tipa degvielu. Tas ir sāpīgi Krievijai un tas ir ļoti gudrs trieciens. Trešais ir Sizraņā, arī liela pārstrādes rūpnīca, un ar ko tas tā izceļās.
Pēc tiem datiem, kurus tad es atradu, Sizraņā ražo aptuveni 3% no visas Krievijas degvielas. Kas ir, nu jūs teiksiet, kas pie vēl ir 3%? 3% ir daudz, jo nu, tādu ražotņu Krievijas teritorijā nav daudz, tā kā 3% tur, 3% šeit, beigās kaut kas jaunu sanāks. Vēl lieta, ko gribētu atzīmēt, ir uzbrukumi kuģiem, un tagad ir viens nepatīkams pārsteigums, bet viņš bija gaidāms. Upē netālu pie Izmailas Krievijas jūras drons uzbruka Ukraiņu kuģim Simferopoļ. Nu, un tad šeit mēs redzam to video, nu, un attiecīgi kuģis ir iznīcināts un noslīcis. Nu, nevajag par to brīnīties. Skaidrs, ka agrāk vai vēlāk kaut kādam tādam darbībai būtu jānotiek, jo nu, šajā karā abas divas puses mācās ļoti, ļoti ātri. Ukraiņi attiecīgi Azovas jūrā, interesanti, tā, nu, uz turieni jūras droni laikam netiek, vismaz pagaidām, bet tad ar gaisa droniem uzbrukts Bujan mazai korvetei. Tātad iztrāpīts radarā un trāpīts bortē. Nu, pagaidām ziņu par to, kā noslīcis vai nenoslīcis kuģis nav, bet nu, bojājumi tam noteikti ir nodarīti. Jā, virzamies tālāk. Atceraties, mēs ļoti daudz runājam par to, ka Krievija tā plāno Hersonā upes forsēšanas operāciju. Tagad ir informācija no otras puses, ka Ukraiņi plāno izsēšanos Kinburnas pussalā, objekts Kinburna, nosauksim to tā, un te tiek runāts gan par personāla, gan par peldlīdzekļu koncentrēšanos, nu un neaizmirstīsim, ka te ir Čakavā izvietots arī speciālo operāciju centrs, tā kā nu viss ir viņu rokās, un tas tā attālums no Ukrainas teritorijas līdz okupētajai teritorijai, nu šeit tas attālums nemaz nav liels. Tā kā teorētiski tas ir iespējams, bet ja pat Ukraiņiem izdosies izsēsties šeit, nu tā operācija nebūs īpaši veiksmīga, jo nu, pirmais Krievi var viņus viegli nobloķēt un otrkārt kādā veidā uzturēt šo operāciju. Un kādā veidā atbalstīt savus spēkus, nu, tas paliek liels jautājums. Jo skaidrs, ka pārcelt uz šejieni tik daudz spēkus, lai viņi izlaustos ārā un, piemēram, virzītos uz priekšu un ieņemtu kaut kādas pozīcijas šeit, nu, tas vienkārši nav realistiski. Jā, šodien man ir jāatvainojas, laikam tagad mēs arī detaļas tālāk es pastāstīšu rīt. Šodien visiem jāskrien uz spēli, atbalstīt mūsējos spēlē pret Portugāli, lai mēs varētu, nu, beidzot tomēr pavirzīties kaut kur uz priekšu, dabūt sev nākošo uzvaru. Tāpēc visas pārējās detaļas es atstāju uz rītdienu, bet viss, kā es jau teicu, izskatās mums šobrīd diezgan nopietni. Ir skaidrs, ka tā cerība uz miera sarunām viņa izšķākst un ar katru dienu paliek arvien mazāka un mazāka. Tāpēc mums ir jāgatavojas tam, ka rudens un ziema būs ārkārtīgi smagas un pagaidām visdrīzāk mūs gaida ļoti, ļoti smagas kaujas. Miera sarunu pozitīvās izredzes šobrīd ir ļoti, ļoti zemas. Nu, iespējams, ka Trumpam izdosies vēlreiz kaut ko apgriezt ar kājām gaisā, bet pagaidām, nu, kā es jau teicu, jāgatavojās smagām kaujām. Jā, tad šodienai tas man ir viss. Detaļas par katru sektoru būs rītdien ar attiecīgi kārtējās dienas izmaiņām uzbrukumos. Nu, par to, kā parasti, pastāstīšu arī jums rīt 19. Tātad cerēsim uz to brīdi, kad jūs skatīsieties šo raidījumu. Nu, mums jau būs pozitīvais rezultāts no spēles basketbolā. Paldies visiem par uzmanību un līdz rītam!